Sekicozok. Quanto? Oh, no 3. Kas tas ir pa slēpēm? Tās ir meža slēpes. Lai varētu brist pa mežiem. Un dziļiem sniegiem. Pāņš, stop. Jo, cik? Ir smagumiņš. Cik kilogramu ir? Daudz. Es maz negribu mēģināt. Kā man būs? Pēdējo reizi slēpoju vidusskolā. Pirms 11 gadiem. Viņas tāpēc ir tās kujiņas. Ej, kāpti. Nu, plāsoņi. Esam ieslēpojuši Igaunijā. Un mēs visu dienu neesam ēduši, bet igauņu onkuļi mums atstāja iekart ugunskura. Mēs ejam sildīties pie ugunskura. Cool. Pēc uz Igauniju braucam. Tie kempi ir vienkārši amazing. Malkas dēļ. Arī malkas dēļ. Arī skatu dēļ. Paliek vēsāks, ne? Var jūt? Saukas. Tātad mūsu outdoor cookingā būs pelmenīši. Viči! Vičika! Kempošana. Jā, ar pelmeņiem. Ar pelmeņiem. Bet tos pelmeņus mēs atnesām somā. Buļodiņu. Nice! Mežā es vēl pelmeņus nebeidz tiešām. Tur ir mūsu midzenīši. Labrīt. Labrīt! Tagad es varu teikt, ka ārpus zonas ir sapampušo seju. Kā mēs sasaluži daba? Nu, man ir sasaluši daba. Viens malins. Jo es nesasmērēju ar Vasku. Yes, baby. Un rīta labākā daļa. Ar 2 veidu pankūks. Mums ir ar šķiņķu un sieru, Oskaram, un ar ķiršiem man, jā. Oskars dalīs ar pandu. Varbūt. Cik tu stejies virsū? 3 laikam. 3, 2, nevien paliek pārtieši. Čuk un pandu negribējās stiept, ne? Negribējās gan. Oh! Ir actions. Ir
šis nav tā. Nē, viņas jāņem nost, viss tad. Uzliku uz uguns kreizī, trakājuši. Tāds man. Vīrietis. Es te cenšos un gatavoju. Un viņš vienkārši sadedzina pankūku. Kārtīgi apcepts. Kā? Lapšus. Ar garoziņu. Nemēģināsim atkārtot iepriekšējo pankūku likteni. Jā, nemēģināsim. Šitām jābūt perfektā. Labi, garoziņas vēl nav. Tātad viss ir jāsaliek apakaļ solās. Un slēpes jau gaida.